Jā! Es visu zinu! Jā! Divu podcasts! Labdien! Wow. Jāatzīst, šis ir labākais intro, kāds uz šajā podkāstā ir bijis! Ar jums kopā jaunais podkāstu vadītājs Kristaps Bičkausks. Mēs jūs dzirdam. Mēs dzirdam, ka komentāros bija rakstīts, ka vajag nomainīt mūsu pagājušo podkāstu vadītāju. Par viņu nerunāsim. Jā, nerunāsim, bet viņš arī ir šeit. Tas ir neviens cits kā izcilais, perfektais, skaistais, brīnišķīgais Roberts Silavs. Mārtiņa Dinsberga, viņš pieteica daudz labāk. Tāds, Daudz vairāk bija, jā, teksts. Tas ir sagatavojis. Un, protams, mums ir nākamais mūsu perfektais, graciozais, kreatīvais, skaistais un brīnišķīgais Rihards Sniegs. Paldies par šo pieteikumu. Ļoti Čiu, dzied mazais virbulis. Man ir viss, nekas nav pietrūcis. Priecīgs esmu, laimīgs esmu. Dievs par mani rūpējas. Tu nedrīkst darīt Amen. to. Viņš mēģina boikotēt. Viņš mēģina pārņemt to. Baravikas, mežā lietu, slapjas plikas. Es tur biju, man tur tika. Viena līka baravika. Aizerīt un tev tur tiks. Viena, divas, trīs vai čiks. Es tam mēģināju palīdzēt ar šitām, tad man nesanāca, bet kas tas bija tikko vispār? Ko jūs dzirdējāt? Manas pamatskolas klases himna tā bija. Wow. Oficiālā kādu laiku. Mēs šito dziedājām svētkos, vārda dienās, dzimšanas dienās. Vienkārši pārbrīdī pa laikam arī uzšāvām. Pa sēnēm viss. Bet jā, šī bija mūsu himna klasē tieši. Ne skolai, bet tieši mūsu klasē kaut kā Tieši tagad. klasē pat jums bija himna. Bet tā neoficiālā. Tā kā, ja mums ir himna Salpērkons Daugava kaut kādā ziņā, tad mums bija šī Bekas Baravikas. Vienkārši audzinātāji, vienkārši es atcerēju pēkšņi tādu. Mākslīgais intelekts. Jā, Rihards iet šobrīd 4. klasē. Viņš mēģina nobeigt to visu izglītības padarīšanu. Nodziedam Dīgdieņu himnu. 3, 4. Dīgdieņi. Mēs dzīvojam pasakā Dīgdieņi. Tavā komēdijas sarakstā Dīgdieņi. Mīlestības eksplozija tavā dībenā. Šo mēs zinām sliktāk nekā Riharda himna. Mana dziesmiņa bija, mēs gājām Rīgas Kristīgajā vidusskolā, 9. klases, un mēs vienmēr dziedājām pirms ēšanas. Pirmajās klasītēs ir īpaši šo dziesmu. Es neticu tev. Bija variācijas. Es nedzirdēju nevienu Jēzu, nevienu Dievu tavā. Bija? Tiešām? Jā, tu sāki runāt pāri vienkārši. Bija pēdējā rinda ir Dievs par mani rūpējas. Amen. Tā bija čiu, dzied mazais virbulis. Es vienkārši esmu satraucies. Vajadzētu sākt varbūt atsākt dziedāt šādu dziesmiņu. Tajā skolā, kur tu gāji, ja tev ir, piemēram, noteikti, man, piemēram, klasē, vienam tuvam klases biedram nomira tētis, atceros vienreiz. Un es domāju, jūsu skolā, ja kādam bērnam nomirs tēvs, tur pieiet klāt skolotāji, viņi saka, tas bija Dieva plāns. Tas ir viss kārtībā. Tā viņi uzliek to Drake dziesmu. God's plan. Viss kārtībā. Tāds bija viņa mērķis. Tam tā bija jābūt. Neraud. Var teikt dažādas lietas. Piemēram, tās bija grēkojis. Jā, šis Dievs sots pār jūsu ģimeni. Wow. Tas ir kaut kas, ko var teikt. Var teikt arī... Tas ir tā, ka tu nepatīc tai skolotāji. jā. Nē, pārsvarā bija ļoti jauks skolotājs. Bija pāris, varbūt, kas bija diezgan radikāli noskaņots kristietības nešanā pasaulē, bet pārsvarā bija ārkārtīgi forši un jauki. Visiem iesaku. Tiešām visas nebija kāds, kas bišķiņ klapē, vai ko jūs dzirdējat, ka arī tajās Rīgā tas bija Kristapa Rīgā. Tas bija Rīgā. Atkal tur runā par savu bērnību Liepājā 90. Klapē. Nē, vienkārši... Klapē pie tā koka krusta klāt. Es esmu redzējis Da Vinci kodu. Da Vinci? Un viņš tur bija tas kristietis, kas savu bez vetēju pa muguru.
Un es vienkārši pieņemu, ka sev jau visi pareizi kristieši tādi, vērtē. es neesmu bijis priekšā tur tajās visās baznīcas un lietās. Nē, mēs nesitām ne sev pa muguru, ne citiem ar pletnēm. Es viņu kā maz bērnīts nebija. sastājas, un tā ir tāda stunda, tev ir tāda liela tāda siksna. Un kāpēc viņi tā dara? Tāpēc, lai izgrēkus tā kā sev tā kā dabūt ārā. Un tu to noteikti zini bišķiņu vairāk. Nu, zini, kā, piemēram, kā katolicisms. Ciešanas, tas ir kaut kas tevi ved tuvāk Dievam. Ciešanas, jā, tas tev attīra sāpes un ciešanas. Tāpēc, ka caur to tu vari piekļūt tuvāk Dievam un Jēzum. Bet tā arī ir iztēlojies. Self-inflicting, tā kā tu pats sev nodari sāpes, tu tiec tuvāk Dievam. Tāds ir tas loģika tāda. Es domāju, ka es nekļūdos šajā. Ne tikai tā nav kristietība, nav vienīgā reliģija, kurā pastāv šāda lieta kā self-flagellation. Tā ir tāda ekstrēma, ne jau tas ir tāds, ne jau. Nē, visi to dara. Lieldienās, jebkurā svētdienas dievkalpojumā. Tu vienkārši neesi bijis nekad, bet jā, redzi, jebkur tur katoļu luterāņu baznīca vienalga svētdienā to ir garām. Tu vienkārši dzirdēsi tās pletnes. Tā kā visi somijas, visi tur 100 cilvēki vienkārši sit savā siksnām pa muguru, jā. Tur var tirgot siksnas pieejas ļoti izdevīgi. Tas ir tāds hustles, kas mums bija, jā, maziem pārdot siksnas. Tu humpās sapērts lētāks, siksnas pārdot pie baznīcas dārgāk. Jā. Tas izklausās pēc kaut kāda jautra. Jā, pēc tam visu laizās arī, jā. Ar ručeni. Ar ručeni? Ar mācītāju. Jā, ar mācītāju. Tas ir beigās, kad mazie tie altāra zēni paliek. Jā, tad. Visos vecuma grupās. Jā. Jūs vienkārši nekad neesat bijuši dievkalpojumu. Es neesmu bijis mājās. Tu esi bijis, Richard? Esmu. Tu esi bijis dievkalpojumu? Jā. Jā, viņam ir parāds savus rētus. Grūti to pārvilkt krāklu, bet nē, es esmu bijis. Mēs bijām Ziemassvētkos vienreiz vecajā Ģertrūdas baznīcā. Un tur es biju ļoti nepacietīgs, jo man likās, ka Ziemassvētku vecītis pie mums būs mājās ciemos, kamēr mēs esam tajā baznīcā. Līdz ar to man bija histēriska panikas lēkme, jo man bija tāds, tu taču zini, ka viņš nebūs pie mums atnācis ciemos, kamēr mēs esam šeit. Un man bija riktīgs stress, es vienkārši gaidīju, kad mēs dosimies. Ding dong, tie devieleņi ir baznīcā. Labi, es eju pie neticīgās ģimenes, atdošu viņam visas dāvanas. Tas bija tas, kas manā galvā notika kā bērnam. Un, jā, tad mēs laikam arī izlūdzos, ka mēs ejam prom, jo tas ir liekas stress. Tu dabūji vismaz maizīt un to vīni iedzert? Nē, man tur neko es nesēdēju. Bet tā gan jau nebija katoļu baznīca arī. Vecā Ģertrūdas baznīca, tur, kur tas riņķis pie... Vispār, laikam tā ir katoļu baznīca, jā. Jā, tur. Laikam jau ir. Esmu luterāns, bet, Tu esi, jā? Jā, esmu kristīts. Tu esi kristīts, jā? Jā. Tu neesi kristīts? Man māma visu laiku saka, kā man vajadzēja nokristīt tev, tad tu netaisīši tās muļķības visu laiku. Nē, tas nepalīdz. Tas nepalīdz. Tas salsi manī. Jā, pamācās vēl tā pūlis. Ļoti labi bija, man patika. Tas jau glābi tikai tavu dvēseli pēc tam. Pēc nāves pasaulē. Tu nonāksi ellē. Rihards nonāks paradīzē pie mums pārējiem. Tikai tāpēc, ka viņš ir kristīts, jā? Tikai tāpēc. Viņš ir pieņēmis Dievu vārdu. Bet es jebkurā brīdī pirms nāves pēdējā dienā es jūtu, viss ir tūlītās dirsā, es aizēju, man nokristīju un es esmu done. Tas ir ļoti optimistiski. Tu raugies, ka tu varēsi aiziet savā pēdējā nāves dienā. 100% internetā ātri aizsūt kaut kādu īziņu, tev atnāk blessings, tu esi kristīts. Tas noteikti būs tā. If you don't believe in God, why do you get triggered when Christians tell you your life choices could lead you to hell? Hey, you know that totally consensual, objectively harmless thing that you like to do that's definitely none of my business? Yes. Why? Well, I think you're gonna burn for that. I think you're gonna get mercilessly tortured for all of eternity by an all-powerful being. And I think that you getting tortured for that seemingly totally innocuous thing is actually morally a good thing. And I look forward to sitting in heaven looking down upon you squirming and screaming forever and ever and ever. Paldies par šo TikTok pauzi. Bet man... Aptuveni tā ir. Ko es tev varu pateikt, Kristap? Es ceru, ka tev patīk siltums. Tas man patīk šašliks. Tur noteikti es sev graustu. Patīk būt šašlikam. Bet ko tu, Rihards, un ieslēdz, tā arī ir. Dievs tevi ļoti, ļoti mīl. Viņš grib tev visu tikai to labāko. Viņš tevi izveidoja, bet
Bet, ja tu neticēsi, tad tu visu mūžu, visu savu to eksistenci. Mūžību, jā, es atvainojos, jā. Jā, Beigsi, karsēsies saunā, karstā kopā ar vēlnu, jā. Šašliks būs. Jā. Jocīgi, tas jocīgi tā. Bet, forši. Katram ir sava personība. Nav jau tā, ka tu vari izvēlēties savus vecākus. Kāds dieviņš ir, tāds viņš ir. Tāpēc labāk vienkārši pieņem viņa vārdu, nokristies, var aiziet pieaugušā vecumā arī nokristīties. Aiziet kristap nokristies. Jā, izglāb savu dvēseli. Paskaties, ko ar tiem dīgdieņiem. Tā kā tava omīte vai kas tev to saka mamma par to, ka tu taisi visu to saturu. Varbūt tu nokristīsies un tev paliks labā ģimenei draudzīgāks saturs. Mēs tieši sāk domāt īstenībā. Jūs esat kristīti, varbūt tāpēc jums tās vērtības bišķiņ tomēr ir labākas un es esmu tāds... Man tie skatījumi daudz ir tikai un vienīgi video dēļ tā, ka esmu luterāns. Stabili. Tāpēc viņam ir vairāk, jo Latvijā ir daudz vairāk luterāņu un esmu katolis, tāpēc man mazāk skatījumi ir. Un tāpēc tev ir kritišie tie skatījumi, jo bija tikai tavs backgrounds veikts un Dieviņš noskaidroja, ka tu neesi kristīts. Jā, piemēram, kad tev shadowbāno tiktu, kā tas sūdzies, vai ne, ka tev tiešām nerāda to video cilvēkiem. Tas ir Dieva pirks. Dievs grib, lai tu sāc pievērsties, varbūt. Dievam? Jā, tu sāc viņam pievērsties un tad vismaz nokristies. Tad tālāk, protams, arī jāizplata viņa vārds. Tā ir propaganda. Tev ir tev jāstrādā Dieva sabiedrisko attiecību departamentā. Es esmu īstenībā vairāk izdarījis nekā jūs abi pat kopā Dieva vārdu iesludinājis, un pat es neesmu kristīts. Tikai es domāju, ja es tur tikšu augšā, un mēs vienu dienu tur satiksimies pie tiem vārtiem, pieņemsim, mēs rindā stāvēsim. Es domāju, manai aplikācija, ka viņš izlasīs ar maniem, es esmu tomēr sludinājis, ka nevajag dzert. Nevajag scrollēt, nevajag lietot narkotikas, nevajag masturbēt. Ja es visus šos lielos temats esmu apspēlējis ar šo Dievu prizmu. Jā, liekulība to sauc par liekulību. Tieši tā. Zini, es stāvu rindā tieši aiz tevis, un kad tu viņam to visu saki, man tāds, hei, Dieviņ, man ir te video materiāla kamerā galerijā tieši ar visām tām lietām, ka viņš to dara. Jā, viņš sludzina, ka to nevajag darīt. Tev ir masturbēšanas video, man ir video, kur viņš to visu dara. Jā, Šrilankas ceļojumā es gāju, filmēju, kā tu tur viens pats. Mēnesi es zināju, ka tu nenocietīsies. Es tev šajā ceļojumā paņēmu tikai tāpēc, lai nofilmētu, kā tu pašapmierinies. Tas bija... Es zināju, ka tu to mēnesi neizdzīvosi. Rihards ir vāc materiāli Dieviņam, ko parādīt cietajos diskos. Un? Tā kā nekur tu netiks man priekšā. Tas nav iespējams, jo es esmu impotents. Aha. Jā, par ko mēs varētu parunāt? Roberts varētu vadīt brīvo mikrofonu pēc 15 gadiem. Māra komentēja. Es gribēju vienkārši iekomentēt pāris lietas, ko tad mums atstāja cilvēki pēdējā podkāstā, jo tas viss segvejs arī uz mūsu nākamo lietu. Segvejs uz nākamo lietu. Kristapa dziesmu vajag Spotify. Šādu komentāru redzēju vairākas reizes, jo 2 reizes atskaņoju šo savu skaņdarbu podkāstā, un cilvēki saka, ka viņai jābūt Spotifyā. Kā tu vari komentēt? Es komentēšu tiešām liels paldies, ka ir cilvēki, kas atbalsta un saka, ka ir smuka dziesma, es tiešām novērtēju labos vārdus, un jā, es darbojos, lai šī dziesma tiktu ierakstīta, bet, protams, tas ir process, tā kā kaut kad nākotnē visdrīzāk viņu varēs dzirdēt. Tā kā, jā. Vai šī sēra? Jā, es nebāku šo pults arī. Piedod. Lūdzu. Es jau pārāk. Varēs dzirdēt Roberta aizved uz slimnīcu. Ko es gribēju teikt, vai varēs dzirdēt šajā sērijā vēl beigās arī šādā? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka vajag bišķiņu pietaupīt, tā kā nevajag tās laika bāzt. Tev varbūt jauna dziesma kaut kāda, ko var atskaņot. Man ir kaut kāds vēl pāris kaut kāds, bet es nezinu, vai vajag šajā tagad. Jā. Outro, tā ir, man liekas, oficiāla outro dziesma arī šim podkastam tomēr. Dīgdieņi, mēs dzīvojam pasakā. Tā ir intro dziesma. Outro dziesma ir tavējā, diemžēl neatceros. Reiz tāda jau viņa ir, tāda. Nekāda. Bet ļoti skaista dziesma. Skaista dziesma. Jā. Viņi zina, kur skaisti skanēt.
baznīcā. Tiesa. Vēl viens Dieva tiesa tiks lemta. Wow. Jā, kad visi miroņi celsies, kad būs otrā Jēzus atnākšana, visi līķi celsies no zemes. Jā. Nu, kāpēc laikam kaut kā aizgājam tajā? Tie, ko kremēja, sludinātājs, tiem ir viņš slikts ziņas jums. Visiem, kad Viņš kremē. man vispār šodien teica, ka viņš nostājās podkāstu, kur bija par lūkšanām, un ka viņi ritīgi viņš tā kā uzrunāja kaut kas tajā visā, un šodien viņš ir ritīgi sludinātājs. Tā kā tajā atpakaļ tajā visā lietā iekšā, ja? Vispār nesen bija tas gājiens reliģiskais. Uz Aglonu? Jā, salīdzinoši. Es esmu bijis, jūs esat bijuši? Jā, es esmu Roberts bijis ir vecrājumā vienreiz uz Es stāstīju Aglonu. jau to stāstu. Kuru? Jūs varat padalīties īsumā ar saviem highlightiem no šī pārgājiena. Ja es tur neesmu bijis un es domāju, varbūt aiziet, un pēc jūsu rekomendācijām par šo pārgājienu es izdomāšu, man turien doties vai nē. Es teikšu, forši Latgale ir ļoti skaista. Dziedāt dziesmas, ejot, patīkami. Tas man, es neesmu reliģisks, ja? Bet man bija jāfilmē šis gājiens. Man vispār sākumā piedāvāja, es tikko biju sācis strādāt TV24, un man saka tā priekšniece, viņa saka, tu varētu, tā kā, varbūt, cik viņš ilgi? Ir dažādi, ir daudz dažādu gājienu, nav viens, Nu jā, garais ir no Rīgas līdz Aglonai cilvēki iet. Bet tu vari iet arī no kādas citas spota, atsevišķas draudzes organizē. Nu jā, man bija plus mīnus, laikam, kaut kas uz tikai, gribētu 2 nedēļas to darīt, un man tāds. 2 nedēļas? Wow, un es zinu, ko pozitīvs ir tajā tieši brīdī, kad ir tas gājiens, un man tāds, wow. Un es esmu nopircis emģiku tieši. Nelietoju narkotikas veids. Nu, Bet katrā ziņā man bija tas tur, un man bija tāds, Dievs, un es tikko sācis, tikko karjeru savu filmēšanas, un man jau pirmais tā kā ir tāds, ka es tā kā nevaru pateikt, nē, un man tāds, varbūt, un paldies Dievam, varbūt, nē. Drīzāk nē. Vēlns tas bija, ja? Kas man tikai 1 dienu vajadzēja pastaigāt ar viņiem. Kaut kā tas viss pasākums beigās. Tev atlaidi jau tik ātri? Kas notika? Kā tu salaidi grīstē? Nē, vienkārši kaut kā tas tā kā salikās, ka viņi saprata, ka nevar sūtīt operators 2 nedēļām vienkārši vienu sižetu filmēt, kas ir katru dienu viens tas pats noteikti. Nu, tas vienkārši šeit. Un visu to dienu es joprojām atceros, man ir Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ. Aiziet. Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ. Mēs kaut kas tur visai pasaulē. Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ. Un stundu no vietas. Un tu ej to kameru un tu tāds, wow. Tiešām, tas gonna happen for hour. Un tad viņiem nākamā dziesma. Atkal stundu no vietas. Tikai vienu to pašu. Tas ir bangers. Un tu ej. Un tad lielākie hiti tikai tiek atskaņot. Un es kaut kur saprotu to vietu. It kā tā ir tāda savā ziņā varbūt meditācija kaut kāda. Varbūt tu ej un tu visu laiku vienu to pašu atkārto un to. Bet tādā, kad man tā kā es biju vēl jauns ļoti un es gāju un bija tāds, wow, this is crazy people. Par mani, priekš manis tas bija tāds, wow, these are, tā kā... Trakoļi. Tādi uz spektru iespējams. Es tā, vismaz mēs tā atceros tādi. Es nezinu. Tu esi bijis, tad tu biji viens. Sāpīgo ciešanu dēļ. Mēs atdodam sevi savai pasaulē. Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ. Aiziet. Es nevaru šo fuldu. Es gāju no Latgales kaut kādas dažas dienas. Viena draudze. Man liekas, Svētceļojumā ir interesanti, jo tur iet 2 veidi cilvēki. Vai cilvēki, kas ir ļoti ticīgi, ļoti iekšā tajā draudzē un visa viņa dzīve ir Jēzus, vai arī cilvēki, kuriem ļoti vajag Jēzus palīdzību. Cilvēki, kur ir netiek galā un ir nogājuši no ceļa un tieši ir bijuši uz to pozitīvus. Un ir pāršauši par strīpu, par savām dzīves izvēlēm. Un viņiem vajag tur būt. Un tas ir tāds interesants mikslis ar diviem diezgan dažādiem personības tipiem. Tā bija meitene, ko tu tur... Es atceros kaut ko stāstīju, ka bija meitene, ko tu satiki. Vai tā bija tāda arī meitene? Jā, es arī atceros. Kaut kāda. Bet līdz tam varbūt nonāksim. Es nezinu, kā mēs tur nonāksim. Jo tu tur nonāci, varbūt arī varētu aizsist mūsu klausītājus, jo es vienkārši gaidu, ka tu pats tev sāksi stāstīt. Bet kurš no šiem 2 tipāžiem bija tu? Tas pēc pozitīvas
festivāli, kurš ir nogājis no ceļa, vai dziļi reliģisks? Ziniet, tas ir labs jautājums. Un cik man bija gadi? Kaut kādi 17, 16. Let's go, my man! Let's go! Pļaģi! Kā var Labi. Yeah, Vai tagad man stāst par savu stāstīt šo pieredzi. stāstu? Jā. Come on! Roberts ir Aglons gājienā. Viens no seksīgākajiem pasākumiem visā Visā ekumēniskajā kalendārā. Un iekārojamākais puisis ar 2 kilometru rādījusā. Jā. Konkurence nav diezko liela. liela. Vārdu no galvas. Tas ir seksīgi noteikti. Tas ir dažādi. Roberts tikko izpucēja zobus no rīta, izpļauj zobu pastu pļāvā ataugušā zālītē. Paskatās pa kreisi, un tur no viņa. Jēzus, sāpīgo ciešanu dēļ! Ietnes skaists blonda meitene. Skaista blonda meitene. 14 gadīgi. Nope. Nē, man liekas, viņai bija vecāka. Viņai bija... Let's go! Viņai Let's bija go! varbūt kaut kāda, nezinu, 19, 18. Man tas patīk, ko es dzirdu no tālāk. Jā, viņš viņai uzāpo, viņa sajūt svaigo elpu, kas šajā pārgājienā ir atiem, un viņai tāds mums ir jāiepazīstās. Jā, es saku viņai, vai tu gribi uzdziedāt sāpīgo ciešanu ceļš? Tad mēs dungājam divi tā līdz pat atpakaļ līdz teltīm, kur ir brokastis atvests. Ar mašīnu jāpiekabē vēd brokastis aiziet. Man ir 10 lietas, ko tev pateikt. Un tas ir baušļi 10, jā? Tev nebūs zakt. Man sird. Tev nebūs cits dievs turēt. Ko es jums varu pastāstīt? Sakautrējos es. Nekautrējies. Pastāsti. Kas tu vari notikt? Tu ej, tu uzzini par visādām dzīves problēmām. Jūs ejat, jūs runājaties, dziedat tās dziesmas. Ir vairākas dienas, 2 tā līdz beigās. Jūs attopaties teltī, kur fonā pieauguns, kur pārējā grupiņa. Zinat, vienmēr ir tas viens vīrietis ar ģitāru, kurš ļoti labi dzied kristiešu kompānijā. Viņš tiešām zina visas dziesmas. Un viņš močī to ģitāru un dzied kaut kādu Jēzus dziesmu. Visi dzied kopā no dziesmu grāmatiņām. Tu esi teltī, spīd pilnmēnesis. Un tālumā skan Aglons katedrāls zvani. Un tu fingero to meiteni. Let's go! Lai slavēts Dievs, tad lai slavēts Jēzus Kristus. Amen, bet zini, kas tajā pašā brīdī notiek? Jēzus augšā skatās, un viņam notek asari. Viņam notek asari. Ja jūs neesat neprecējušies, ne jūs esat mīlestībā īstenībā, vai ne? Un tas ir grēks. Tas notika, ko es dzirdēju, tas bija liels grēks, vai ne? Oi. Liels grēks. Kaut kas liels tur bija. Jebkurā gadījumā varbūt man jāiet nokristīties vēlreiz. Varbūt jums taisnība. Ja tā padomā. Bet tas bija, forši izklausās. Es gribētu varbūt aiziet. Tagad tu gribētu, jā. Šitā tu gribētu, lai reklamas garām. Jo tas nenotika pirmajā dienā, Kristap. Bet kas ir? Tev vajadzēja bišķiņ. Tur 2 nedēļas, ja tu iet, tur būtu bez variantiem. Pēc tam viņi visi sanāk kopā Aglonē, un tad ir lielais tur ir Jēzus sāpīgo ciešanu dēļ. Tur ir lielais pozitīvs, jā. Ne, bet tiešām tur ir cik tur ir 10,000 cilvēku. Tiešām. Tur ir pilna viss tā, jo Aglonas baznīca ir šis milzīgais tāds lauks speciāls, šim iekārtots, un tur ir pilns, tas ir Coachella Latvijas, tas ir Summer Sounds. Vai cik ilgi tas notiek? Varbūt mums jāaiziet. Tā galvenā ir viena, man liekas, ka viena diena, varbūt 2 dienas, bet ir tas, jā. Jo es vienkārši domāju par to, vai tie Aglonas baznīca, viņi bija tādi,
Iedomājies, ja mēs tagad iegūdam, mēs varam kļūt kā Summer Sounds. Mums tagad pāris gadi ir jāiegūda, jādabūna, lai tie cilvēki nāk pie mums, mēs dalām flyers, un tad beigās, cik es nezinu, 10, 20 gadi sanākuši, un pasties viņiem 10,000 vienkārši kaut kādā Aglonā ir milzīgs pasākums, kas ir vienkārši... Es gribētu, lai Aglona dabū, jo ja ir tā, kā tu saki, tad viņiem ir jādabū tas katoļu priesteris, kurš DJsētu smauc. Jūs esat redzējuši. Es tieši domāju, vai tas ir ļoti labs. Bet varētu to vienu, kur viņš Super Mario theme ir remixējis, tas ir bombisks video, jā. Viņš uzstājās nesen kādā festivālā kā closing acts. Viņš ir ļoti labs, jā. Viņš tehnos, viņš mauc nopietni tehno, kārtīgi industriālo. Underground muzonu. Ar tādām. Tas viss taču ir baigās tāds izklausās tāds ķecerīgs. Tas nav ķecerīgs. Kristap, tu dzīvo vienkārši kaut kādā 16. gadsimtā. Nezinu. Viss ir moderni. Nekas tuciniekā nav ķecerīgs. Ja vārdi ir tādi, tad jā. Skaņa nevar būt, jā? Kā tev var būt skaņa ļauna? Padomā par to. Nē, pasaka kaut ko jauku pie šajā skaņā, un tu sapratīsi. Tikai vārdu to nosaukt. Es mīlu mazus bērnus. Tas ir jauks kaut kas? Es mīlu mazus visam jauks cilvēks, mīlu visus bērnus. Tā nav vēl mūzika, tas ir labi. Tā tad ir iespēja, vēl komentārus izlasījuši pāris. Tātad Viktorija rakstīja, ka mēs varētu ieviest rubriku, kur mēs iesūtam, kur skatītāji vai klausītāji iesūta savas sūdzības. Vai vienkārši kaut kāds balss ziņas. Jā, tā kā brīvais mikrofons līdzīgi. Un tā arī brīvdiena raksta, ka es labprāt aizsūtītu jums kādu brīvā mikrofonu balss ziņu. Tāpēc tas tiek īstenots, un tagad to varēs darīt. Jūs varat sūtīt WhatsAppā mums audio ziņas, var arī rakstīt, ja nepatīk runāt. Un šis tālrunis, uz kuru tas jādara, ir 266 27 267. Nolas tu. Tātad tālruņa numurs brīvajam mikrofonam, gaidām jūsu zvanus balss ierakstu. Zvanus mēs negaidām, patiesībā nekādā gadījumā nezvaniet. Jūs tiksiet nobloķēts un nekādu zvanu. Gaidām jūs balss ziņas, vai varbūt WhatsAppā. arī ierakstus teksta veidā, bet primāri balss ziņas WhatsAppā uz numuru 266 27 267. Atkārtošu 266 27 267. Jā. Nekautrējieties, rakstiet mums dienā, vakarā, jebkurā brīdī. Mēs gaidīsim ar nepacietību. Kāds bija numurs? Un numurs ir 266 27 267. Tagad man liekas, ka tas ir bits. Liekas, ka tas nav pa īstam. Tas ir pa īstam. Mēs ņirgājamies. Numurs ir 267 267 267. Un vēl pēdējais komentārs, ko es gribēju nolasīt, jo Kristaps mums ir sagatavojis kaut kādu spēli, varbūt šī būs tā, jo viens komentārs, kas tika atstāts, ir no MV. Nākamajā epizodē uztaisiet gribi būt miljonārs spēli, kur piedalās Lisais Pedāls un otrs dalībnieks ir Roberts ar 3 promilēm. Kurš tiks tālāk? Vai šī ir tā spēle, ko tu mums šodien sagatavojies? Jā, vai tu ielēji šeit šņabi manā krūzītē? Tas ir sāpīgs komentārs, jo es redzu, ka cilvēki izmanto šo Lisais Pedāls. Jā. Cilvēkiem patīk šis teiciens. Man tas ir ļoti sāpīgi. Es ceru, ka šī mūsu ikdiena, komūna, atradīs tomēr kaut kādu, sevī kaut kādu, kā saka, mīļumu vai Kurš vispār izdomāja? Sirdsapziņa un nesauks man pa Liso pedālu. Lisais Pedāls. Kas tieši es gribu slikts pateikt, pedāli? ka es tā nedomāju. Es tikai izlasīju komentāru. Es domāju pusi no tā. Kuru Liso daļu? Vai? Jā, tas ir fakts vienkārši. To nevar noliegt. Bet pedāls, to es acīm redzam homo. Homo sapiens. Nevis pedāls. Es nesaprotu. Vispār, kā tas tika izdomāts, ka pedāls ir kaut kas slikts? Tas ir smieklīgs vārds. Jā. Tas ir smieklīgs vārds. Tas ir smieklīgs vārds. Bet pedāls ir tikai pozitīva lieta divritenī.
Es neredzu, kā pedāls ir jebkas slikts. Kaut kas varbūt, kam tu kāp virsū tādā ziņā. Viņš ir galvenais mehānisms sastāvdā, lai vispār ritenis kustētos. Tas gan jā. Tas sāk absolūti Bez burvīgi. pedāļu tu nevari kustēties uz priekšu dzīvē. Pārsvarā pedāļi ir bez matiem. Vai kāda Jūs domājat, ka varbūt apmetojuma. tiešām tas bija pozitīvs komentārs varbūt beigās? Varbūt. Es domāju, ka tas bija pozitīvs. Nu, tu esi tas dzinējs, kas dzēna visus šos dīgdēņu riteni. Mēs esam tā kā divi riteņi, un tu esi kā pedāls, kas dzēna šo visu uz priekšu. Es jūtos tik labāk uzreiz pa sev. Bet, ja tā otrā no otras puses padomā, pedāls izklausās pēc pilnīgi idiota. Kaut kas tajā vārdā ir tāds. Un arī tas, ka tu kāp virsū visu laiku tam pedālim. Sūdaņi, kur Jā, tu vienmēr spied viņu ar kurpi Tu nost. viņu nekad neredzi, tu pat uz viņu nepaskaties līdz Tas tā kā galam. tu pedāls. Jā. Tas ir kārtīgs. Nenovērtēts. Kārtīgs strādnieks. Bet, nu jā, arī pedālim ne tā pieskaries, jā, var ieskriet sienā. Es vienreiz, man bērnībā viss bija tik nepatīkami vispār, jo bijām ZZČ, jā, ZZK. Zaļo zemnieku čempionāts? Nē, tas cits stāsts. Mēs bijām riteņu veikalā kaut kādā nopirkt man bērnībā ZZK? riteni. Un tas bija ZZK, jā, tas bija toreiz tik ārkārtīgi launs veikals, un es nezinu vispār, kāpēc mēs tur pirkām man riteni. Bet, nu, tu vērts tādu lielāku riteni uz izaugšanu, un tas pārdevējs bija labs, jo viņš bija kroplis iesmērējis mums. Iesmērēja metāla pedāļus. Tas jau Tas jau labi, metālnieki nevar Un, saplīst. tas ir nevar Jā. saplīst, jā. Jā. Tā arī viņš teica. Tieši tā viņš izklausījās. Un Pedāls ne, bet tev kāja. mana kāja bija visa asinīs. Ja tas metāla pedāls un mums maz bērns, es taču nevaru netrāpu uz tā pedāļa. Viņš ir ļoti ass un robots. Tas bija viens ciešanas, tas pedāls man raisīja. Tādā ziņā noved man tuvāk Dievam. Dievam. Dievam tieši tā. Tuvāk Dievam. Tāpēc tu ar jā. to velospēdu tā mazāk arī brauc, nosalīdzinoši ar mani un Kristapu. Tāpēc jau vispār ne. Man ir vienkārši trauma no tiem laikiem. Īstenībā zinu, kas būtu labi dāvana tam. Vajadzētu kādu dienu. Viņam ritenis, viņš jau visu laiku atrunājās, ka viņam tur bremzes nav kaut kas, viņam iebūtu normāls ritenis. Davai viņš varbūt tur dāvināsim viņiem riteni. Jā. Nu, vienīgi viņš dzīvo 5 minūtes no tēnas, tas varētu arī Nu, es arī. nepalīdz, jā. Bet, No, bez 10 minūtes. Es arī zēzēju, kā dabūju riteni. Vispār tā ir viena no manām mīļākajām bērnības atmiņām, jo es kaut ko dabūju veikalā negaidītu. Mēs iegājām paskatīties riteni ar tētu un mammu. Paskatīties, tikai garām ejot. Un mēs ejam iekšā, un ārā es izgāju ar jaunu riteni. Un man pirmo reizi dzīvē bija tā, tu ej tajā veikalā, tu ej tajā Maksimā iekšā, un tev nekad neko nenopērk garšīgu. Un kur nu vēl riteni? Tā kā es pat neļāvu sev cerēt, ka kaut kas tāds notiks. Mēs paskatāmies, un pēkšņi man nopērk. Un es izēju ārā, man bija tāds, šis ir sapnis. wow. Un tā bija tā diena, kad tev vecāki paziņoja, ka viņš šķirs. Tas bija nedēļa vēlāk. Tiešām? Tas ir crazy. Jā, kā 4 gadi. Kā tev patīk tās jaunais ritenis? Mēs ar tēti padzīvosim atsevišķi. Un tu varēsi Un es tā kā vispār nedzirdēju. Tas, wow, jā, tik forši. Tev uzskar braukt tieši Kā ritenis. Te māmas un tēti. Nu, jūs gribat uzspēlēt spēlēt? Jā. Spēlīte, bet es aiziešu no sākuma pēc savu telefonu, jo es pēc gribu uzlikt uz podkāstu beigām to DJ. Es pat nezinu, īstenībā man vajag pierakstīt, cik jūs tur katrs apminat. Man nav ne jāsmas. Tu jau esi izdomājis. Es esmu izdomājis līdz pašai minēšanai. Nu labi, es paņemšu tā. Ok. Tā, pirms Roberts atnāk, mums nedrīkstam klusēt, atceries, ja Rihards atceries, mums vēl bija ļoti... Tu jau vari izgriezt. Ko tu nāji? Jā, es griezuši. Jā. Tev jāsagatavo kaut kas tai spēlē. Jā, šī būs... Bet tā jau bija seksīgā mūzika. Ikdieņu spēļu. Speciāli izlaidums. Slavenības. Dramatiski notikumi. Un vēl viss kaut kas cits. Ok. Vēl. Tāks, jūs esat gatavi? Jā. Tāks, ok. Šī būs spēle. Nu, ot. Jums jārunā, man jāraksta paroles, nevarēšu. Viņa parole, un minēsim, kāda ir parole. Kā tev prāt parole Kristam datoram? Es mīlu Dievu. Es domāju, ka... Kristaps Bits. Es domāju, ka viņa parole ir
Kas viņam varētu būt? Viņam varētu būt kaut kāds Tony Hawk 1991, kaut kas tam līdzīgs. Viņam būs. Nē, es domāju, viņam ir parola 1, 2, 3. Kvertīs, klasika. Kvert. Ok, labi. Šī spēle ir spēle, kas tas ir? Kas tas ir? Spēle, kurā jūs redzēsiet... Tur rakstīts tā jā, uz spēle. ekrāna. Tiem, kas klausās, ir kaut kas uz monitora. Jā, un jūs redzēsiet bildes. No šīm bildēm jums ir jānosaka, kas tas ir. Un tā var būt Latvijas vai pasaules slavenība. Jā, labi. Jā. Izklausās labi. Jā, sāksim ar pavisam vienkārši pirmo, lai jūs tā kā saprastu arī skatītāji. Un jūs varat arī komentēt, drīzāk, ko jūs redzat uz ekrāna, ja nu kāds arī klausās. Jā. Tā, labi. Paldies, Robert. Pirmais, kas tas ir? Roberts Meloni. Roberts Meloni. Mēs redzam, jā, mūsu Robertu uz ekrāna un Meloni. Roberto Meloni. Roberts Meloni. Viens no Bonapartiem Eirovīzija 2007. gads. Roberts Meloni mums ir tieši tā, Rihardam 1 punkts. Roberts Meloni. Man patīk tas starpkadrs, ka tur ir Roberts Meloni. Tur vēl it kā vajag viņu pa vidu padomāt. Starp solīt. Es nesen skatījos Roberto Meloni. Viņš bija Eirovīzijā 2 reizes no Latvijas nosūtīts. Iedomājieties, 7. gadā un 8. Bija Pirates of the Sea. We are the Pirates of the Sea. Ar Kubaso. Popularitātes pīks viņam bija. Viņš ar Bonapartiem LV bija arī, kur bija tie 7 vīrieši smokingu augšiņās un džīnsu apakšiņās. Domāju, daudz no Bonaparta. Tas bija naudiņu. Kopīgi, jā, kaut kāds tā kā... Man ir jautājums, kas pie joda vispār notika tajā mūzikas industrijā tajā laikā? Mums nebija neviena normāla lieta aizsūtīt. Bija joku laiks, bija tie lordi, vai es nesaprotu. Nebija vēl lordi, man liekas. Bet, jā, Bonaparte nav joku mūzika. Vienkārši bija 100% tautas balsojums Eirovīzijā, vietējā. Nebija nekāda žūrijas, kas izlemta. Tagad mēs Bonapartes nesūtītu. Tautas balsojumā? Jā. Nē, es tik droši. Pirmkārt, es sūtītu Bonapartes, 5 no 7 nedēļas dienām es sūtītu Bonapartes. Viņi diezgan labi bija. Kas būtu atlikušās 2 dienas? Pirates of the Sea. Kristap, es nesu. Ja ir izvēle, es piedodu, Kristap, mīlu tev, bet ja ir izvēle starp Pirates of the Sea, Bonapartiem un tevi, 7 dienas nedēļā es izvēlos Pirates of the Sea. Ļoti bēdīgi, bet es tieši tāpat tās es drīzāk darītu. Es sūtītu 7 dienas tevi. Wow! Jā. Wow, paldies. Tev ir mana balss. Wow, paldies. Tas ir trauks, Robert. Tu varētu pamācīties. Tu būtu baigi satraucies. Es tieši tāpēc to darītu. Es vienkārši tā kā baudītu tās viņa stresu un ciešanas un kā viņš tur... Pagaid, sākšu vēl. I start again. Tas ir pirmā reize tāds būtu kaut kāds tāds priekšstats un vienīgais, ne? Jā. Oh, sorry, this stress, can I start over? Can I start over? Can I? Un cik es būtu pirmā fucking vieta, jo tik daudz cilvēku asociētos un tik žēl viņiem būtu arī. Pirmais žēl un balsojums. Un tas būtu tāds, vai viņš to darīs speciāli, kas ir tas mastermind? Arī, jā, varbūt tas tiešām tas viss, just an act. Jā, un tad tev arī visās intervijās tu esi tāds nabadzīņš. Es ļoti atvainojos. Es esmu... Kā šis tā? Katrā intervijā tu izliecies, kad nezinu, kas ir mikrofons. Kur ir jārunā? Kā bija jārunā? Man ģitāra joprojām smir pēc pirdieniem. Jā, man iepūta ģitārā pirdienu aromātu, man draugi, un man joprojām smir ģitāra. Es esmu šeit, jo es gribu nopelnīt naudiņu jaunai ģitārai. Viss labi pietiek. Kāds nākamais? Tas ir labi stratēģija. Kas tas ir? Ko mēs redzam? Līgo Jāņa svinības kaut kādas. Līga tradicionālās. Jāņa. Johnny's Depps. Let's go. Let's go. Kas tas ir? Jānis Depo ir. Šis starp. Johnny's Depo. Johnny's Depo. Vajadzēja man tādu vārdu ņemt internetā. Labi, nākamais. Kas tas ir?
Ko mēs redzam? Ko mēs redzam? Ilons Masks! Ilons Masks. Bebedem! Kas? Mother. Tas ir Ilons Masks. Ir mums Elonijs Maskovičs. Let's go. Oi, šis vildes. Jā, pastāst, viņš skaists ir. Tas ir ronis. Tas ir. Viedējais. Tas ir mūsu Šis triljonārs. pingvīns no 90. gada pingvīnu filmas. Ļauna varoņa kādā filmā. Vienot, viņš ir burvīgs cilvēks, drīzāk ar 13 sievām. Cik tur? Labi, ok. Tā. Aiziet. Kas tas ir? Keanu Reeves. Aiziet! Kas ir Keanu Reeves? Tas tiešām ir Keanu Reeves. Let's go! Let's go! Ok. Kas tas? Vislabākais aktieris, kas spēj nospēlēt vienu tieši varoni. Ko? Nē, viņam bija vēl kaut kas, ne? Viņš bija Viņš ir Johns Wiks un Matrix. Nu, katrā filmā viņš ir viens tas pats cilvēks. Laikam, jā. Bet viņš ir ļoti, ļoti labs cilvēks. Jā, daudziem cilvēkiem patīk Keanu Reeves. Jā, kāpēc ne? Ļoti forši. Labi, kas tas ir? Ko mēs redzam? Nike logotips un enzīmi. Nike Enzīmu tabletes uzturbagātinātājs. Jā. Atceramies, ka ir gan ārzemi, gan latvieši. Ja? Jā. Niks Enziņš! Kas tas ir? Niks Enzīns ir. Pirmkārt jau enzīms. Niks Enzīns. Tas tiešām ir. Bekar kāda Jā, bet bilde. Nē, šī ir diezgan... Šī diezgan laimoša bilde viņam. Šis nav netipiski leņķi fočat. Labi. Kas? No. Nē, neko. Tieši pēc salārija. Tā ir šeit Santēnas studio. Labi izskatās. Labi. Kas tas ir? Ko mēs redzam? Roberts. Robert Downey. Tas no Iron Mans. Jā. Robert Downey. Robert Downey. Junior. Yes. Tā. Kas tas ir? Kas ir Roberts Downey Tā filma Juniors? bija juniors. Roberts Downey Juniors. Junior. Pagaidām mēs īstenībā ļoti... Kas ir senior? Kas ir viņš? Kas tas senjoru? Jā, Labs kas jautājums. notiek Nav senjoru? nejausmas. Ja es gribētu, lai jūs bērns sauc identiski kā jūs, un tad viņš būtu juniors. Es domāju, viņam to nodarīt. Es šobrīd ļoti apsveru šādu lietu. Jā. Bet Tā kā Latvijā ir slavens piemērs, ir Šipkēvits. Jā. Šeit tev ir Jānis Šipkēvits, un tad viņa dēls Jānis Šipkēvits. Un abi Un pasies, populāri. jā, populāri un biznesa tieši. Es arī vispār Jo tas zīmols jau ir izveidots. Zīmols, tieši tā. Kristaps Bičs otrais. Bet viņam jādara arī kaut kas tajā nozarē. Sanāk, jo viņiem arī nozares ir līdzīgas. Mūzika. Mazliet kaut kas mainās. Īsmaz, kas ir, Viens mēs ir biznesmens, viens ir mākslinieks. pieteic par to Kristaps Biču, un mēs ar Dācu domājam, ja būs bērns, pieņemsim, un meita, ja būtu, mans uzvārds noteikti nepalīdzēs tai meitenei, ne? Bičkauska. Jā, visdrīzāk viņai būs grūti, ne? Un mēs domājam, sāk domāt par tādu lietu, un tam ir tāds, what the fuck, kas man būtu jādara? Tā kā jāmaina uzvārds būtu, lai man tā kā, ja man pieņems, būtu meita kādā mirklī, lai viņai būtu vieglāk dzīvumā, būtu tā kā jāmaina. Kāda tev ir varianti? Jo uzvārdi jau nevar mainīt uz jebkuru. Tev vajag kaut ko, kas ir ģimenē. Nu, man ir spunde vai rubēzis varētu būt. Spunde ir ok. Jā, nē, spunde ir slikti. Jā, kas ir kaut kāds korts? Kristīna Spunde, Kristīna Bičkauska vai Kristīna Rubeza. Nu, skanīgi, jā. Tu iespaldēji cilvēku kambarī un tu viņu tur turi. Nu, man biedējoši mazliet, man patīk. Rubeza ir daudz labāks. Jā, bet tā kā rubēs piemērs no tā, Tas izklausās bagāti, ka viņas tētuks ir nozadzis naudu. Bet tas ir atkal slikts, tāpēc, ka tas ir mans mātes tēvvārds, un viņš tā kā man mammu tā kā, pamet ļoti jaunā vecumā un aizgāja uztaisīt citu ģimeni un nebija vispār viņas dzīvē. Tā kā tas ir tāds kaut kāds uzvārds, kas tā kā, es tāds sajūtu, ka viņš nenes labu enerģiju, jā, tāds slikts kaut kas tāds sajūta. Bet tu iedod viņai to uzvārdu un pamet viņu. Jā. Aizēj pēc cigaretēm. Tu izdari vienu labu lietu, vienu sliktu lietu. Tas ir klasiski. Mums tāds patērns. Tradīcijas jāturpina. Rekords to uzvārdu es notinos. Ļauj savai otrai pusītei izvēlēties, un tad
Viņai nav jāzina obligāti šis backstories. Bet ļauj viņai izvēlēties, un tad, ja viņa izvēlas rubēs, tad ej prom. Ok, labi. Spēlējam tālāk. Kas? Kas tas ir? Jānis Krečmans un saules puķu eļļa oleo 900 ml 99 centīmi. Jānis atlaida. Aiziet. Jānis akcija. Jānis akcija. Stand Krečmans akcija. Mēs redzam Jāni, Krečmani un to. Jā. Ok, kaut kas Edgars Bāliņš. Nocinots Jānis Krečmans. Bang. Nē, nav tik tālu. Nē. Jānis. Es varu padot jums, labi, es jums padošu jums hintu. Ārzemes. John. Ai, es nezinu. Chris. John akcija, Johns saules puķu eļļa olejās 900 ml. 99 centīmi. Wow, tie pat nav eiro. Ļoti. Tā, jūs gribat redzēt, tagad var noderēt. John Lats. Almost. John Latī. Nē. Kas ir John? Nu? Nav tāda vīrieša. Jā, nezināšu. Es nezinu. Jā? Jareds Leto. Nē, kas tas ir? Jānis. John Price. Jānis. John Cena. Kas tas ir? Tas ir Johnny Cena. Ai, šitā. Kas ir šis vīrietis? Tu nezini, John Cena? Tas ir draugs kaut kāds. Tiešām aktieris, wrestlings, viņš ir bijis mīms, tas John Cena, un tur izdevies vienu brīdi. Nu, nē, jau saka, ir. Tas ir vienkārši zinātnieks, kam mēs abi ļoti sakojam līdzi. Viņam ir ļoti daudz labi raksti, kur viņš pēta visādas mūsdienīgas lietas. Un tāpēc mēs viņu abi zinām. Tas klausās interesanti, būs jāpalasa zinātnisko rakstu datubāzē. Jāpameklē viņa vārds tagad. Viņam bija Nobela prēmija par kurā kaut kādiem disciplīnā? zinātniskiem pētījumiem. Kaut kas par to, ka biomehānisms kaut kas tāds. Eļot mehānisms, jā, viņš. Kaut kas, micēlijas tas bija par to, kā micēlijas ar tiem kokiem savienojas tās sēnus, kā tas mežs tā kā maina tās barības vielas savā starpā un kā to var ietekmēt. Tas ļoti interesanti. Jā, tas ir. Un tā josta arī ir. No zinātnes gadbalvas josta. Tā ir Nobela prēmijas josta bioloģijā. Yep. Wow. Es nekad nebiju laikam redzējis, ja tā padomā. Es izklausās, ka es nekad nebiju redzējis bildēs, jā. Ka tu neesi tā kā interesējies par to jocīgi. Tā, jā. Labi, nekas. Mūžu dzīvo, mūžu mācēs tāds teiciens. Labi, kas tas ir? Ko mēs redzam? Sandisk mikro SD kartes adapteri un ozolu. Jā. SD, mikro SD. Adapters SD. Bet viņš paņem kaut ko citu. Atmiņas. Memory. Adapters ozols. Memory 3. Rodžers Rozentāls. Ozols. Sandis Ozoliņš. Sandisks Ozols ir Sandis Ozoliņš. Let's go. Wow, kas ir šis vīrietis? Ko? Tas ir arī zinātnieks. Ko tu tur? Sandis Ozoliņš, Latvijas zinātnieks. Viņš ir golfa laukuma īpašnieks. Jā, es zinu, es esmu bijis golfa laukumā, kas viņam pieder. Jā, interesanti, ka viņš staigā šajās drēbēs. Visu laiku tas netipiski golferim. Tāpēc, ka ziemā tev trāpīt tās golfa bumbiņas, un tev vajag aizsargus, lai tev netrāp golfa bumbiņas. Tāpēc tā ķiveri ir jānesa. Un sarkan balta krāsa ir, lai izceļās uz zaļā zāles fona. Šito varētu labi pamanīt, jā, jebkurā diennakts laikā. Jā. Forši. Bet tu tiešām nezini, kas ir Sandis Ozoliņš? Nevar būt, ka tāda Latvijas spēles. Nezinu, tu tikko pateici. Jā, bet tiešām, viņam arī ir nopietns jautājums. Sogaz Strahavaja grupa pieder vai kaut kā tā. Tas ir, labi. Pēc tiešām, interesants pilnīgi. Labi, okei. Labi, kas tas ir? Ir vēl? Nav, laikam. Patīk spēlēt spēlītes. Viss beidzies.
Tas ir beidzies, draugi mīļā. Paldies Yes. par spēli. Kurš uzvarēja? Un mums ir uzvarētājs. Ok. Mūsu uzvarētājs šīs dienas, kas tas ir spēlē, ir neviens cits kā Rihards Sniegs ar 5 plusiņiem. Robertam 3 plusiņi, Rihardam 5. Kas tas ir? Kas tas ir? Jā, bet kas tas ir? Kas man tur uz muguras ir? Tas ir viņa kļūst lielāka? Tad mainīs krāsu? Varbūt man jāiet pārbaudīties. Nē, nu viņa nebija pa puslāpstiņu. Tāda lūk saruna pie dermatologa man bija nesen. Tas bija tā kā džess. Nekas vienkārši var nokasīt. Ja kaut kas nepatīk, var vienmēr nokasīt. Tā ir viņa profesionālā atbilde. Tas ir tas, ko viņš man teica. Varbūt man arī 80 eiro. Damn. Ai. Varbūt man arī jāiet par dermatologu. Zini, ka ir tie joki par to, ka cilvēki iet izlikties par ginekologu vai ne? Viņi tā kā, lai var paskatīties uz sieviešu privātajām Es nezinu šo joku, diemžēl. Tas ir joks? Nē, nu ir bijuši Tas ir tie joks stāsti. vai arī noziegums krimināls Tas ir sodāms? krimināls noziegums, bet tā ir lieta, kas ir notikusi un ko ir cilvēki darījuši un ko kāds iztēlojies, ka kāds ir darījis. Es neesmu vienīgais, kurš to tagad izdomā. Bet, jebkurā gadījumā, es domāju, tā ir tāda klasiska lieta, ko tu izdomā, ka tu esi kā ārsts vai ne, tu pārvērtīsies par ginekologu. Bet vai ir kāds cits ārsts, ko cilvēki izliekās? Es izlikšos par dermatologu. Ka tur cilvēkiem daudz mazāk interesi. Nu jā, proktologs. Ne, protams, ir kaut kāda ārsta. Jā, Kristaps, ja gribētu kļūt par ārstu, izlikties par ārstu. Viņš gan jau būtu urologs, viņš gribētu tos prostatas eksāmenus pārbaudīt cilvēkiem. Viņš arī gribētu vienkārši redzēt, salīdzināt, kā ir citiem, kā izskatās, vai ir tik nokarājušies. Jebkurā gadījumā es personīgi, ja man vajadzētu izlikties par kādu ārstu, es gribētu izlikties par smadzeņu ķirurgu. Tāpēc, ka es gribētu redzēt tās smadzenes vaļējas, tas būtu diezgan episki. Iedomājies, viņas ir tur vēl pagaidām dzīves, un tur tā visa elektrība šaudās, un ir atgriezts vaļā tas galvaskausiņš, un tur var parakāties. Tas būtu ļoti interesanti. Tikpat labi slepkavu. Kas tad? Arī tikpat labi varētu būt slepkavu. Man nepatīk nogalināt tīšām. Jebkurā gadījumā es gribētu būt smadzeņārs. Kas tu gribētu? Tu nogalināt netīšām tāpat, ja būtu tādā situācijā, ka tev būtu jāoperē smadzenes. Es mierīgi tiktu galā. Es teiktu, ir vismaz 30% iespēja, ka es tiktu galā. Es gribētu būt psihiatrs. Tā ir laba izvēle. Jā. Man būtu tāds šeibu metīnu. Zini, bet tu būtu vienkārši jebkurš ārsts Francijā vai Beļģijā. Viss, ko tie ārsti tur dara, ir izrakstīt bumetīnu. Jā, vai tu esi mēģinājis pīpēt? Kas tev keši? Viens mērļiks dienā. Jā. Tas tiešām palīdzēs pret man depresiju. Jā, vajadzētu palīdzēt. Stipra kafija no rīta, jā. Labs sūds. Kad tev pēdējais seks bija? Tev ir slikti, tāpēc, ka tev nav seksa bijis. Tev būs seksa, tev nebūs vairs depresija. Bet man nav, kur viņu dabūt. Kā es viņu varu dabūt? Man ir grūtības. Klau, es neesmu kaut kāds šitais Miks Ozoliņš, kurš tev var iemācīt nokniepties, jā. Es esmu psihiatrs. Jā, bet man nav, vienkārši nevar atrast partneri, kas gribētu ar manis nodarboties ar seksu. Es neesmu pievilcīgs Es pretējiem atvainojos. dzimumam. Esmu tā sieva. Jā. Es atvainojos. Tu esi mana sieva, es zinu, tu visu laiku atkārto. Tu gribi seksu ar citām sievietēm, jā? Tu visu laiku atkārto, tu esi mana sieva. Jā, bet... Šis ir dzīvākais dialogs, kad esmu redzējis. Es nesaprotu, kā tu vari būt depresīvs. Es esmu depresijā, tāpēc, ka... Ka tu esi lupat. To es pateikšu. Tu esi pedāls. Un ja tu... Tagad es esmu sieviete šajā scenārijā. Jā, tu esi pedāls. Tu esi pedāls šajās attiecībās. Tu viņus tikai dzen uz priekšu. Bet kurus priekšu? Vienkārši mēs tūlīt nolidosim no klints, tā minoties. Mans mīļais pedālīt. Kāpēc? Es neesmu vīrietis, es esmu sieviete Es zinu, bet nav sieviešu dzimtē pedāls. Pedālē.
pedālē. Un es Par to gribu, mēs strīdamies visu laiku. Viņi grib, lai es viņu sauc par pedāli. Es varu pateikt vienu. Tas, ka jūs savā starpā runājat, tā jau ir atslēga. Daudzi pāri, kas ir šajā komentā bijuši, viņi par savā starpā nevēlas runāt, kas ir daudz sliktāk un indīgāk. Paldies, tas ir patiesībā noderīgi no šī īstā psihiatra. viņš runā pa daudz mūsu attiecībās. Viņam būtu dažreiz jāpaklusē un jāpaklausās, ko viņa sieviņa grib pateikt kādreiz. Ja? Nu, labi, Varbūt saki. dažreiz sieviņi tas nav par to, ko tu pasaki. bet Viņi tas ir arī kā tu tava to sieviņa? pasaki. Jā. Mums ir romāns. Man ir otra ģimene, jā. Ar šo terapeitu. Wow. Kā tev tas liek uzties? Esmu uzbudināts pirmo reizi mūžā. Tieši šī ir mana dāvana tev, jo šo izdaru tikai un vienīgi tavas mentālās veselības dēļ. Nevis, Wow. Es neizbaudu nevienu reizi, kad esmu beidzis šai sievietei uz vēdera. Nevienu reizi. Bet es to Tas ir daru, tas, lai par ko es izaugstu runāju. Bet paldies. Tagad tā bija arī mana problēma līdz šim. Paldies par tev, psihiatru. Drausmīgi. Jūs esat drausmīgi vīrieši. Es no jums abiem tev. aizēju. Aizver mutaisties durvis. Ko? Vispār nē, es nepadošu Es uz tādām valku nost muskultūrām. savu žaketi, Fuj, labāk. savu kaklasaitu. Nē, man savu nepatīk, ka tu vēl virskrēklu un no savas apakškrēklu. drēbes paliec kraklā vismaz lūdzu. Es noskuju savu spalvaino miesu. Es gribu būt pilnībā kails tavā priekšā, mīļā pedāli. Skatieties, es uzsitu augšā cigareti. Viņi tur iet, tas dzirkstels aiziet. Es noķeru mēlē, uz mēles, Jā. norīju un ielieku pirkstu degunā un izvaļām to filtriņu caur degunu. Wow. Caur manām uzvalku žaketes biksēm var redzēt nelielu piepampumu. Kāds grib pēdējo fagu? I'll take a fag. Kā sauc to, kad Rekrutas, tas priesters. DJ Padre Guillerme. Itālis viņš ir. Latvijā kaut kas tāds notiks, ja, piemēram, nākamgad jūs ejat uz Aglonu un šitais notiek, es arī iešu ar jums. Jūs man varat konvertēt šādā veidā. Labu skaņas sistēmu, labu muzonu. Nu šis var gaismu Aglonā šovu. notikt, tas, ko mēs uz ekrāna redzam šobrīd. Tā varētu būt Aglona. Kāpēc man tik slikts internets? DJ Padre! Ak, Dievs, es iedomājos, tu tur esi iemaldījies. Tu esi high on drugs. Oi. Tu tā kā normāli, tā kā tresī, un tad vienā brīdī tas Jēzus noteikti drīzāk kaut kur no kaut gaisa, jo viņi laiž lejā Jēzus kaut kādā brīdī. Tu nevar būt, ka tas nav kaut kāds tā kā lieta, ne? Vēl nav, Ja neesmu viņi to redzējis nedara, tad tādu tas ir viņi, tā kā tas ir slikti. Bet citās pasākumos ir redzēts. Jā, un tu esi high on drugs, un tu redz, ka Jēzus laižās lejā, un es domāju, tā ir noteikti tāda eiforija. Ja tā aizies kaut kāda kliklāka, zinu, tur ir jaunieši, viņi ir tajās ādas biksiņās, kur ir caurums izgriezts dažādās vietās. Lai viņi varētu... Šajā pasākumā tu klausies tādu pašu mūziku, bet tev pie sāniem ir tāds vecs stanti. Te ir daudz citādāka publika. Mūzika tā pati, bet tev ir tāds cita lieta. Massive crowds, not with holy water, but with mixes. His DJ alter ego has been big on the scene in Portugal, where he brings EDM with an added bit of amen. Marrying Catholic scriptures with dance beats, he's been praising the Lord to partygoers. His aim is to have young people raving about religion and taking them to church, quite literally. Someone once said, well, whether you believe that or not, this priest certainly is pumping it out of the pulpit. Jā, tā kaut kā. Es gribētu atrast to Mario, kur viņam ir. Bet parunājiet, es varbūt atradīšu. Jā, šis ir tā teikt reliģiskais DJs. Jā. Es aizietu noteikti tikai for experience, vai, tā kā, lai būtu tikai šī pieredze, ka esmu dejojis pie priestera. Bet viņš ir domājis, viņš ir īsts priesteris. Viņš ir tikai īsts, jo teorijas arī varētu Viņš ir, jo man liekas, viņam ka ir viņš svētība no tā galvenā priesteris, pēkšņi aizmirst, kā viņš Pāvests? No pāvesta, jā. Bet tas bija noteikti tā, ka viņš tikai izsitās. Jautājums ir, vai viņš nav vienkārši pēkšņi uzzūdis šo lietu. Tu to savu kostību. Jā, un DJs un saprats,
caur šito es varu tā kā palikt Nu, populārs. Kristap, šis notiek burtiski katedrālē priekšā, gotikas katedrālē. Nu, jā, nu, protams, viņš ir slavens. Viņš ir vienas Es domāju, ka tur viss leģit, bet noteikti ir kaut kādi citi priesteri vai cilvēki, kas nav pieraduši pie šādas mūzikas, un viņiem liekas, ne, caur viņu velns nāk uz mūsu baznīcu, caur viņu velns, nelaižam viņu mūsu, Dieva namā. Tas ir velns paslēpies par šo priesteri. Tas ne, kā mēs varam... Jā, bet... Šitas bija īstais. Viņam bija liela pretestība pret viņu kustību. Rekord, šis. Aiziet. Viņš laik māt šajā ritmā pūlim. Uz vienu pusi, uz otru, uz vienu, uz otru. Ātrāk notiek māšana. Ātrāk un ātrāk. Ātrāk un ātrāk un ātrāk. Dievs jūs mīl, bet ja jums šokar būs seks, jūs teiksiet ellē! Nu? Tā ir vēlna mūzika. Dude, Tā ir vēlna mūzika. šis ir labais remix. Man ļoti patīk šis remix. Un tehno. Un ir pat salūts reiz, viņš pat pašā noslēgumā. Daudz jau festivālam. saka vispār, ka katoļi un vispār tā reliģija īstenībā jau ir devil worshipings. Un šis ir tieši tas, ko es redzu. Tas ir pilnīgs tā kā atgādinājums un pilnīgs tā kā priekšā mēs redzam, ka tas nav nekas. Nu, tā mūzika, viņa bailīga. Ar reliģiju sākām, ar reliģiju arī noslēgsim. Ejo, bet nav podcasts. ienākušas kaut kādas balziņas mūsu jaunajā numurā. Tā tad atgādināšu Varbūt kāds numuru, jau ir pirms mēs noslēdzam dzīvē, podcastu. varbūt kāds jau ir iesūtījis. Iesūtiet Wow, mums jā. 266, 27, 267, 266, 27, Un nekādā gadījumā nezvaniet. 267. Atsūtiet Paskatīsim. balss ziņu ar Tev savām būs laikam problēmām, meķi jāliek raizēm vai vienkārši klāt. vienkārši stāstiem. Mums ir Wow, kāds no klausītājiem jau ir iesūtījis Wow, kaut cik ko. Forši, jā. Paklausīsimies, ko mums saka numurs nezināms. Nu, vienmēr. Čau, es gribēju pateikt, ka esmu liels podkāstu fans un es jums novēlu lielu foršu ierakstu. O, cik skaisti. Oh, Tās beigas tur kaut kas noķiķināja ļoti līdzīgi tev, Jā, Kristofers. bet, interesanti, jā. tāds kā mazs rūķītis noticinājās. Kas ir tas? Kurš tieši ir nozadzis sēni no šī cilvēka, kamēr viņš ieraksta balziņu. Baravika ir mana. Kaut kas interesants. Starp citu, ja jūs vēl, protams, jūs būsiet anonīmi, visas jūsu ziņas būs anonīmas, izņemot, ja jūs norādīsiet īpaši, ka kā jūs dēvēt. Un vispār, nu, jā, jūs varat izdomāt pseidonīmu vai kā. Būtu forši, ja būtu kaut kāds vārds, kā Jā, saukt. jā, kas mums, Bet, jā, protams, numurs neko tādu mēs nekādā gadījumā nesauksim. Jā. Un būsiet anonīmi. Un mums ir pat nevēlaties. ienākušas divas. Vēl? Kāda Jā, arī nu. nezināma numura. Paklausīsimies pirmo. Sveika, labdien, te Zāne no Liepājas. Es esmu Kristapa mamma un es gribēju pateikt, ka Rihards ir ārkārtīgs, seksīgs vīrietis. Ok, interesanti ziņa. Interesanti ziņa, interesanti. Interesanti, jā. Man Tas ir no māte, tās jā. mammas, jā? Wow, interesanti. Viņa mamaiņas ir vārdas Zana, to es nezināju. Kā viņi sauc agrāk? Agrāk viņa bija Alda, jā, savos laikos. Varbūt Interesanti, viņa- pievērsusies varbūt kādā sektā. Jā, stāstīs. Interesanti, jā. Izstāstīs, Jā, bet nu, acīm redzot, viņai ļoti patīk Rihards. Liekas, seksuāli pievilcīgs Viņa ir vīrietis. vientuļa sieviete. varbūt Būs tas- jāaicina uz podkāstu. Man ir tiešām prieks, es būtu laimīgs, ja tu... Kā tev patīk vecāks? Nu, labi, tu esi attiecībās. Bet, ja tu nebūtu, kā tev vecāks dāmas, kundzes nedaudz vecāks par tevi? Tagad man bija 20, jā, bet tagad, ja ir dāma, kas ir vecāka par mani, nu, viņai jābūt gudrai ļoti un bagātai.
Un viņai jābrauc ar lielu sporta mašīnu. Nu, Sugar baby vēlēs būt skaidrs. viņai ir dzīvoklis pie jūras, tā kā pirmā bloķena, tuvākā Liepājā, kas ir pie jūras. Vai- Ar skatu uz jūrām. Vai viņi brauc ar lielu sporta mašīnu? Viņai ir liels ritens. Sporta ritens. Jā, sporta ritens. Es dzirdēju, ka viņai ir 2 bērni, par kuriem visu laiku jāreizējās. Viens nav kristīts, to es taču zinu. Jā. Es gribētu sev patēlu jaunu. Jā? Man ir tikai viens. Man ir tikai mans tēvs. vai ne? Jā. Ir Būtu forši, jā, vairāk dāvanas. Nu, jā, protams. Vairāk uzmanības. Vairāk apsveikumu. Ir vēl kāda, ja tur Jā, balziņa ir no vēl kāda viena cita paklausās, kas numura. tad vēl no cita numura. Es saprotu, ka tas ir pats numurs. Man māma varbūt ir kādi kopā vēl citu vīrieti. Sveiki, labdien! Sveicināti Dīgdieņu podkāstā. Regulāri klausos. Es tikai gribēju pateikt, ka Kristaps ir ārkārtīgi seksīgs vīrietis. Es esmu Rihards tētis, starp citu. Wow. Pasties. Es atpazinu, ka tas ir Arnis. mans tētis. Wow. Bet viņš tad no turpat blakus ir no tā paša numura Sanāk, sūtīts. jā, Jā, viņš interesanti. blakus tavai mammai, bet viņam Mammai tūliecies pievilcīgs. tieši es, jā. Seksuāli. Man ļoti prieks, ka mūsu ģimene atbalsta mūs. Ne? Nu, ka viņi pirmie, kas uzrakstījuši un arī tā kā Tas ir komplimentē ļoti Ar mūs. vai ne? komplimentiem, jā. Jā. Nu, Un es, protams, arī. Arnēs ļoti foršs cilvēks, ļoti foršs tavs tēvs ir un tā, bet es nezinu, tā kā, kā atbildēt, ko tā kā. Nu, es Man nevaru liekas, jūs atbildēt būtu šim mīlas aicinājumam, nevaru atbildēt. Nu, diemžēl. pasaka paldies. Pasaka paldies. Jā. Paldies, Arni, jā, paldies. Bet jūs tev. būtu, es nevaru, Fiziski Bet te- pasaka paldies. tu vari pateikt paldies fiziski vienmēr. Jūs būtu saskanīgs pāris, manuprāt. Jums tomēr. Mēs esam plipāri. Viņš arī nav kristīts. Labi, vai mums ir kāds outro vēl? Dīgdieņi! Mēs dzīvojam pasakā dīgdieņi, tavā komēdijas sarakstā dīgdieņi. Mīlestības bazija tavā dīvainā. Nekad nevar atcerēties šo daļu. Paldies, ka klausījies, skaties. Un sako dīgdieņam Instagramā un ielaiko arī, ja tu neesi abonējis YouTube, piemēram, šo klausies. Spotify, iedod 5 zvaigznes. YouTube nospied to abonēt. Podziņi daudz klausās, bet reti, kurais spiež abonēt, palīdz mums. Mēs te pumpējam ārā to saturu tā, ka vilni vēmiens nāk un slikti paliek. Lūdzu, palīdz. Es esmu ceļiem tavā priekšā vienkārši. Piesako dīgdieņam Instagramā, nospied subscribe YouTube, ieliec 5 zvaigznes Spotify. Esi ar mums! Forši!